arī kāds arhitektūras speciālists kā recenzents. Nu, es tomēr atļaujos šo projektu iepazīties, un šķiet, ka tas sagatavošanas darbs šeit ir pietiekami plašs, un viņš ir ļoti atklāts, un visi zināms, ir pat Arhitektu Savienības mājaslapā šī recenzija ielikt. Nu, tagad arī atnākuši tādas vēstules, kas apšauba man kā recenzēju pat ētikas jautājumus, tā līdzīgas lietas, bet es gribētu visiem klātesošiem par tādiem jautājumiem vispār šeit nerunāt, jo tas nav diskusijas objekts. Diskusijas objekts ir konkrētais projekts. Un Arhitektu Savienības diskusija klubs, mēs nevaram izanalizēt tur, kas kuram, kad ko teica, kā teica, vai kāds tur kaut ko, kādu tur piemānīja, vai kaut kāds tur ekonomisks intereses. Mēs pie rezultātu nekad nenonāksim, tāpēc es arī lūdzu vispašā sākumā. Runāsim profesionāli par projektu. Šī ir projekta analīzes gaitā. Es jau biju gandrīz, lai sakot, viņam izurbies cauri, tad vēl pēc tam parādījās daži papildus materiāli, ko autori iesūtīja, kas man ļoti nomierināja, ka es sapratu, ka to, ko es, teiksim, bez daudz paskaidrojumu tekstuālā tekstu, kas vēl nebija manā rīcībā, šo jautājumu bija uztvērts tieši tā, kā tas ir, nebija kā kļūdījies savos konstatātīmos, kas tajā projektā ir. Un es gribētu sākt ar pirmkārt jau šo pilsētdomsko situāciju. Tik tā projekta autoriem arī taisnība. Mēs iebraucām iekšā, nu tas ir sabiedriskais centrs un tur tam kultūras namam it kā vajadzētu, protams, būt. Jo kā tad citu objektu var atrasties šajā vietā? Iebraucam, tur ir skola, tur pataiz stūri pašvaldības ēka, un ir esošais kultūras nams. Nu kāds? Nu viņš ir tāds, viņš ir, cik no vēstures zināms, tā ir celtne, kas ir tapusi faktiski tādā neprofesionālā veidā, un arhitektūra arī pa profesionāli nevar vērtēt dabiski, bet tas ir tāds mīļas, labas lietiņas, ko cilvēki savām rokām ir radījuši. Un vajadzētu zināmai cieņai pret viņu būt. Un šajā gadījumā viņš paliek absolūti indiferents. Tā ir tā kā tāda trija nodzīvo vienu māju, viņš viņu nevis remontē, bet viņš uzceļ blakus citu, un tad to vecu izmanto kā apkursu materiālu nākamajā. Tāda sajūta pārņem šeit. Un kas tad te notika šajā vietā? Blakus ir skola. Tas bija pirmais, kas izraisīja zināms jautājums. Tas nozīmē, ka te kaut kādam principiāli citam risinājumam jābūt. Un nevar tā vienkārši vietēt ignorējam, nu tad te mums šāds zemes gabals ir, tad tajā mēģinām iemānīt iekšā to, kas ir. Manās rokās nonāca arī viens detāli plānojumi, ja šīs recenzijas strādājot, tad jau parādījās viens otrs materiāls. Tā ir tāds skits, kas parāda vienu priekšlikumu, vienu iespējamajiem detāli plānojumā. Šeit jau te daži pacēl to jautājumu. Tas neattiecās uz konkrēto tēmu, bet ieraudzīt šajā vietā stadionu blīvi apaugušā kokiem vietā. Nu, tas ir, man šķiet vienkārši pārpratums, jo, kas te nezinu, šodienas stadions lielos, kur jau lielām skatītāju vietām, vispār būvē pamatīgi ārpus tēm pilsētām. Viņi pat ir ārpus pilsētas robežām, kaut kur laukos, un tur visi brauc ar kaut kādu transporta līdzekli, vai tas ir sabiedriskais, vai tas būtu personīgais transporta līdzeklis. Šeit nu nekāda pieņemšana iespējām. Tā, tas jautājums ir pārpratums. Tas ir skolas sporta laukums, tas nav stadions atvainojums. Un tas neatiecās uz kultūras biedrības. Skolai nav nepieciešams 400 metrus skrejceļš. Tur nav 400, tur ir 200 metru skrejceļš. Paskatieties ļoti uzmanīgi detāli plānojums stāv. Jautājums pēc tam. Mēs visi Tāpēc, ka vienkārši cilvēks ir informēts, nu? Tad pagaidiet sev kādu. Viņš teica, tas nav konkrētais diskusijas priekšmets. Tas ir vienkārši pienāks. Viņš sākam ar šo pašu kultūras nāmu. Tiek piedāvāts esošās estrādes vietām, uzbūvēt jaunu celti. Un estrādes pašreizējā ietilpība ir optimāla. Nu, visi saka, tur nekas nenotiek. Protams, kurš te nezina, kādas ir šīs estrādes, ja tur, bet viņas ir vajadzīgas Latvijā. Kurš pateiks, ka Latvijā
nevajag estrādi. Arī tagad tur notika viens piemiņas pasākums. Sanāca tas, ka viņi nav koki, kad arī mežparkā vienu brīdi visi soglī gandrīz vai sabrukuši un tā tālāk. Viņus vajag kopt vienkārši. Tā ir pašvaldības pienākums, lai viņš nebūtu nolaists, vienkārši rūpīgi nolaists. Un arguments, kad viņš ir tik tā nolaists, ka to vajag nost un tā vietā kaut ko citu, diez vai iztur kritiku. Bet nelaimē ir tā, ka tiek piedāvāt šai pašā vietā jauna estrāde, jo uz viņas precīzi uznāk virsū jaunā kultūras nama ēka, un es papētīju jau pirms tām viss augstumā zīmes, ir vajadzīgs, protams, skatītāju vietām zināms kāpums. Projektā piedāvāt augstumā zīme 31 metrus, un tas atbilst šeit paldi jau augstumā zīmēm apkārt šajā vietā, bet pašlaik šeit ir jau 34,5 metri. Esošā horizontāli ir vairāk nekā 3 metru augstāk par piedāvātās estrādes priekšplatformu. Tas nozīmē, ka jaunā estrāde tiek ierākta pašreizējā reliefā par 3,5 metriem. Protams, ka viss tas aizvirzās stipri tālāk, un autori paši ir raksta 9,5 metru pāri pasošās senvais nogāzes mālu. Iedomājieties 10 metri, un tur vēl ir kāpums jāiet uz augšu. Tad 3 metru slānī viss tas esošais tiek norakts, un pēc tam pašreizais esošās estrādes aizmugurs tiek uzbērts vismaz 5,5 metru augstu. Nu, vai nu tā ir vertikāla siena, nu, viņas, protams, viņi nevar būt vertikāli. Tad tā dabūs izpostīta, bet, lai dabūtu dabisko nogāzi, tad 10 metri ir jāpiedara visam tam klāt. No 10 metriem uz priekšu viss Daugavas šitais te krasts ir jāpabīt tālāk. Nu, tas ir elementāri. Nu, šķiet, ka tāda iejaukšanās tajā dabas vidē, nu, vismaz, tā neteikt dzīvai, ja? Šķiet, ka par to nevajadzētu par diskusēt, teiksim, kā tas ir. Nu, tad tas būtu vienkārši barbārisms pret vīdi. Un otrs jautājums, vai tas vispār ir nepieciešams? Tas ir tik tā par pilsētgonisko situāciju. Kā es teicu, vecā māja tiek nolēmta degradācijā. Nu, bet te būs kaut kas jauns, un tajā vairs, protams, nekas nebūs. Nu, kas tad te pēc tam notiks? Nu, tas ir ārkārtīgi turedzīgs skats nākotnē. Tas kā viedokļi. Tā ēka, izmantojot te tādu līmeņu starpību, kur tā lībieši jau laikam ies uz leju ap stūri aiziet apkārt. Viņai ir tāds cokolstāvs, kur jau no zemes līmeņa var nokļūt publiskajā bibliotekā. Es varbūt neiedzināšos tiešām visās telpās, viņas ir rūpīgi aprakstīts, un es arī saņēmu projekta autoru arhitekta Zanes Karpovs tāds atbildes, nu es tā īsumā tik vadīšu apmēram tā. Recenzija atzīmēs, ka tas ir slikti vērtējums. Tas ir subjektīvi, es saku, ka labi. Apmēram ar tādiem argumentiem projekta autori atbild uz šo te analīzi. Viņi lūdzu nepārtrauciet, jā? Un tad pēc tam nolasīšu precīzi. Jā, es izmantāšu. Paredzot jau šādas te replikas, vai ne mēs jau korekti vispārīgi, jā, lūdzu. Paredzot šādas replikas, kad izdruku paņēma līdzi. Kopējā ņūdēšana traucēja. Jā. Es to izdruku paņēmu līdzi. Nu, kas tagad notiek šajā tad sakols stāvā? Lai visi saprast, par ko te projektā ir runa. Šeit tātad var nokļūt publiskā bibliotekā un nokļūt uz estrādes skatuves daļu un skatītāju veids tur aiziet. Kā jau teicu, pašreiz tas līmenis ir 3 metru augstāks. No šīs pašas vietas, kur publika ies uz estrādi, viens no iespējamiem ceļiem ejot uz estrādi, ir arī visas tās piegādes zonas kultūras namām. Nu, es sīkāk nerunāšu par visām platībām un kā tās telpas ir sagrupēts, tikai tik daudz kā. Šeit ir viens lifts paredzēts tajā ēkā, kurā, lai nogādātu uz skatu kaut kādu inventāru, tad ir divas iespējas, vai ne pa šīm durvīm, vai pa šīm. Viens vai iekšā darbnīcā, otrs noliktavā. Tā tad jāatbrauc tur uz kādu koncertu lielāku mūzikas instrumentu, kas jāpaceļ ar liftu, ir jāšķērso vai nu darbnīca vai noliktavā. Pieņemsim, ka vienā
mazāk kultūras namā tās vietas var tikt savietotas. Ja? Bet, ja